Sveiciens visiem un laipni lūgti manā otrajā video Ukrainas tirzniecības dokumentācijas digitalizācija. Tiem, kas nenoskatījās manu pirmo video Ukrainas juridiskie, banku un nodokļu apsvērumi, ļaujiet man iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Oksana Gunda. Papildus tam, ka esmu ICT Ukraina viceprezidents, esmu arī Ukrainas juridiskā biroja dibinātājs ar birojiem Ukrainā un Šveicē. Man ir vairāk nekā 20 gadu pieredze starptautiskajās komerctiesībās, esmu strādājusi apvienotajā Karalistē, Francijā, Šveicē, kā arī Ukrainā. Tirzniecības dokumentācijas digitalizācija, īpaši starptautiskās tirzniecības kontekstā, ir ļoti nozīmīga attīstība. Tā sniedz daudz priekšrocību. Ir ļoti svarīgi izprast juridisko un operatīvo vidi, kurā jūs darbojaties. Elektroniskās iespējas nevienmēr nozīmē, ka elektronisks dokuments ir juridiski saistošs. Šajā video es izskaidrošu situāciju Ukrainā. No tā jūs noteikti secināsiet, ka Ukrainā ir labi attīstīta juridiskā struktūra, kas atbalsta digitalizētu tirzniecību, un valsts ir apņēmusies šo jomu attīstīt vēl vairāk. Bet pirms sāku vēlos teikt, ka papildus neapšaubāmajiem ekonomiskajiem ieguvumiem, ko sniedz tirzniecības digitalizācija, pastāv arī vēl viens virzošais spēks. Ukraina ir ļoti cietusi no korupcijas, un cilvēki vēlējās to izskaust. Meklējot risinājumus, tika saprasts, ka digitalizācijai un caurspīdīgumam būs būtiska loma. Viens no šīs pieejas rezultātiem bija Ukrainas valdības Prozoro platformas izveide. Visi valsts līgumi ir jāapstrādā caur šo platformu. Visa dokumentācija tiek digitalizēta. Tāpat ik vienam ir pilnīga piekļuve, lai redzētu, kādi iepirkumi ir atvērti, kādi ir uzvaras nosacījumi, kas uzvar un kādi ir jebkura uzvarējušā piedāvājuma nosacījumi. Tas viss ir iespējams tikai pateicoties šo procesu digitalizācijai. Patiesībā Prozor ukraiņu valodā nozīmē caurspīdīgi. Vispārējais viedoklis ir, ka šis projekts ir bijis liels panākums un ir būtiski palīdzējis samazināt korupciju valsts sektorā. Tātad Ukrainai ir divi galvenie digitalizācijas virzītāji spēki – efektivitāte un caurspīdīgums ar visām ekonomiskajām priekšrocībām, ko tie sniedz. Nākamajā slaidā es sniegšu īsu prezentācijas pārskatu, un tad mēs pāriesim pie šo tēmu detalizētākas apskates. Kā redzat, šajā prezentācijā es apskatīšu digitālos parakstus un to nozīmi uzņēmēju darbībā Ukrainā, elektroniskos rēķinus, kas tagad ir obligāti lielākajai daļai uzņēmumu, digitālos tirzniecības līgumus un to, kā tie var ievērojami atvieglot tirzniecību starp valstīm. Ukraina ir parakstījusi savu pirmo šādu līgumu ar apvienoto Karalisti. Blockchain ne tikai ieguvumi, bet arī norāda uz to, kā Ukrainas valdība apsver tās izmantošanu. Ukrainas valdības DIA platforma un tās nozīme gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Tad es noslēgšu ar īsu kopsavilkumu un dažiem personīgiem secinājumiem. Labi. Sāksim ar pirmo tēmu – digitālajiem parakstiem. Ir svarīgi zināt, ka pastāv 3 digitālā paraksta klases. Tās atšķiras ne tikai ar tehniskajām īpašībām, kurās šeit neiedziļināšos, bet arī ar to juridisko spēku. Šīs klases ir vienkārši elektroniskais paraksts. Tas ir vismazāk drošais digitālā paraksta veids. Šie paraksti galvenokārt tiek izmantoti zema riska darījumos, jo tiem ir ierobežots juridiskais spēks un izpildāmība. Uzlabots elektroniskais paraksts. Tam ir nedaudz augstāks juridiskais spēks nekā vienkāršajam elektroniskajam parakstam, taču to izmanto retāk, jo tā drošības līmenis ir zemāks. Kvalificēts elektroniskais paraksts. Tas tiek definēts kā uzlabots elektroniskais paraksts. Tas izveidots, izmantojot kvalificētu elektroniskā paraksta ierīci un balstās uz kvalificētu elektroniskā paraksta certifikātu.
Tie sniedz juridisku apstiprinājumu personas identitātei un uzņēmumam, kuru tā pārstāv. Saskaņā ar Ukrainas likumiem šai paraksta klasē ir tāds pats juridiskais spēks kā ar roku rakstītam parakstam. Pateicoties augstajam drošības līmenim un juridiskajam spēkam, šie paraksti ir plaši ieviesti augsta riska darījumos un drošai saziņai valsts iestādēs un uzņēmumos. Tomēr lūdzu ņemiet vērā, ka noteiktiem dokumentiem, piemēram, mantojuma apliecībām un pasēm, joprojām ir nepieciešams ar roku rakstīts paraksts, un tos nevar parakstīt elektroniski. Taču tie ir tikai daži izņēmumi. Nākamajos slaidos es īsi izskaidrošu, kā digitālie paraksti tiek izmantoti Ukrainā B2 un B2B darījumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visi šajā prezentācijā minētie digitālie paraksti attiecas uz kvalificētajiem elektroniskajiem parakstiem. Kā redzams, Ukrainas valdība pieņem digitālos parakstus plašam pakalpojumu klāstam, tostarp uzņēmumu reģistrācijai un datu atjaunošanai. Uzņēmēji var izmantot digitālos parakstus, lai attālināti reģistrētu un atjauninātu informāciju par Ukrainā reģistrētiem uzņēmumiem. Dalība korporatīvajā pārvaldībā. Parasti Ukrainas likumi atļauj akcionāriem un Ukrainas uzņēmumu biedriem piedalīties korporatīvajā pārvaldībā, apmeklējot akcionāru sapulces un balsojot, izmantojot digitālos parakstus. Nodokļu deklarāciju iesniegšana. Nodokļu deklarāciju iesniegšana tiešsaistē, izmantojot nodokļu maksātāju kabinetu, ir galvenā metode Ukrainas uzņēmumiem. Ukrainas Nacionālais intelektuālā īpašuma un inovāciju birojs pieņem ar digitālo parakstu parakstītus preču zīmju un patentu pieteikumus. Ar digitālo parakstu parakstītas preču zīmes un patenti pēc tam tiek izsniegti elektroniskā formā. Muita un tirzniecība. Digitālos parakstus var izmantot muitas deklarāciju iesniegšanai un piekļuvei tirzniecības atvieglošanas pakalpojumiem, izmantojot tiešsaistes valsts platformas. Publiskie iepirkumi. Uzņēmumi izmanto digitālos parakstus, lai piedalītos elektroniskajos publiskajos konkursos, izmantojot Prozoro sistēmu. Tāpēc, ja jums ir interese piedalīties Rebuild Ukraina publiskā sektora programmā, jums būs nepieciešams atbilstošs digitālais paraksts. Uzņēmēja darbības licencēšana. Uzņēmumi izmanto digitālos parakstus, lai pieteiktos licencēm regulētās nozarēs, piemēram, enerģētikā, sakaros vai alkohola tirzniecībā, izmantojot atbilstošos digitālos kanālus. Vides un drošības atskaites. Digitālie paraksti tiek izmantoti, lai iesniegtu vides ietekmes novērtējumus, veselības un drošības atbilstības dokumentus. Subsīdiju un grantu pieteikumi. Digitālie paraksti ir obligāti, lai pieteiktos valsts subsīdijām, grantiem vai atbalsta programmām. Darba tiesību ievērošana. Uzņēmumu darbinieku pieņemšana darbā un atlaišana, kā arī algu nodokļu iemaksu apstrāde, viss ir jāparaksta ar digitālajiem parakstiem. Tagad aplūkosim, kā digitālie paraksti tiek izmantoti B2B vidē. B2B digitālo parakstu izmantošana Ukrainā tagad ir visuresoša. Galvenās jomas, kurās tos izmanto, ir šādas līgumi un vienošanās. Digitālos parakstus izmanto komerciālu līgumu un vienošanos parakstīšanai. E-komercija. Uzņēmumi un klienti tiek autentificēti un verificēti, izmantojot viņu digitālos parakstus B2B un B2C e-komercijas platformās. Rēķini un maksājumi. Elektroniskie rēķini, maksājuma uzdevumi un citi primārie grāmatvedības dokumenti tiek izdoti ar digitālajiem parakstiem. Lai plašāk apspriestu digitalizācijas vispārējos iegūmus starptautiskajā tirzniecībā, skatiet Tradetech Solutions video Starptautiskās tirzniecības digitalizācija. Tātad kopumā pastāv plašs digitālo parakstu izmantošanas iespēju saraksts, un lielākajai daļai uzņēmumu Ukrainā ir praktiski neiespējami darboties bez digitālā paraksta.
Līdz šim diskusija bija vērsta uz darījumiem Ukrainas ietvaros. Kāda ir situācija attiecībā uz pārrobežu darījumiem? Par to pieskarsimies nākamajā slaidā. Digitālo parakstu savstarpēja atzīšana ES un Ukrainā. Digitālo parakstu savstarpēja atzīšana starp ES un Ukrainu ir priekšnoteikums to izmantošanai abās jurisdikcijās. Ukraina ir kļuvusi par pirmo valsti ārpus ES, kas iekļaut uzticamo pakalpojumu sniedzēju sarakstā, kas ļauj pārbaudīt digitālos parakstus un zīmogus no valstīm ārpus ES ietveros. Tas nodrošina, ka Ukrainas digitālie paraksti atbilst piemērojamajiem ES standartiem. Savukārt Ukraina atzīst ES kvalificētos uzticamos pakalpojumus, ļaujot ES pilsoņiem izmantot savus nacionālos digitālos parakstus vai zīmogus Ukrainā. Šī divpusējā atzīšana iezīmē nozīmīgu progresu digitālās sadarbības un uzticamo pakalpojumu integrācijas jomā starp ES un Ukrainu. Šī savstarpējā atzīšana attiecas arī uz EFTA valstīm. Tālāk video redzēsim, ka tas attiecas arī uz apvienoto karalisti. Šī savstarpējība nodrošina, ka Ukrainas uzņēmumi un iedzīvotāji var netraucēti darboties ES digitālajā tirgū. Turklāt notiek pastāvīgi centieni vēl vairāk saskaņot digitālo parakstu standartus un praksi starp Ukrainu un ES. Tas uzsver apņemšanos veicināt drošu un savietojumu digitālo vidi, kas sniedz ieguvumus abām pusēm. Mērķis ir panākt līdzīgus rezultātus, kādi jau ir saskaņoti ar apvienoto karalisti divpusējā digitālās tirzniecības līgumā, kuru es izklāstīšu nākamajā slaidā. Ukraina un apvienotā karaliste 2022. Gada novembrī noslēdza digitālās tirzniecības līgumu. Šī līguma galvenie elementi ir šādi. Tas izveido juridisku ietvaru digitālās tirzniecības attīstībai starp abām valstīm, digitālie paraksti tiek savstarpēji atzīti, tiks izveidots vienots loks tirgotājiem un valsts iestādēm. Digitālās tirzniecības sistēmas. Tās samazina tirzniecības administrēšanas izmaksas, ieviešot digitālos risinājumus un tehnoloģijas. Brīva datu apmaiņa. Nepamatotu ierobežojumu aizliegums datu pārrobežu pārsūtīšanai, patērētāju aizsardzība, patērētāju tiesību stiprināšana tiešsaistes vidē, atvērti digitālie tirgi. Tie paredz beznodokļu digitālo saturu, sadarbību konkurētspējas jomā, atbalstu mazajiem uzņēmumiem, standartus un atbilstību, kā arī digitālās ekonomikas iekļaujošumu. Finanšu pakalpojumi. Tas ļauj apmainīties ar finanšu informāciju, ieviest jaunus finanšu pakalpojumus un modernizēt elektroniskos maksājumus. Tehniskā sadarbība. Tā aptver mākslīgo intelektu un jaunāko tehnoloģiju izmantošanu, sadarbību juridisko tehnoloģiju jomā un sadarbību digitālo dokumentu atzīšanā. Viss izklausās labi, vai ne? Nākamajā slaidā es izklāstīšu, kādus ieguvumus sagaida no digitālās tirzniecības līgumiem. Digitālās tirzniecības līguma ieguvumi. Digitālās tirzniecības līgumu noslēgšana ar citām valstīm samazina starptautiskās tirzniecības izmaksas un palīdz atvērt jaunus tirzniecības sakarus. Tie ir svarīgi soļi, kas atbalsta visu programmu atjaunot Ukrainu. Tie veicina digitālās ekonomikas attīstību kopumā. Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem palīdz abām pusēm attīstīt savas digitālās prasmes un pakalpojumu piedāvājumu. Tas savukārt veicina un ļauj cilvēkiem uzlabot savas digitālās prasmes, tādējādi paaugstinot kopējo ekonomisko produktivitāti. Tiek prognozēts arī pakalpojumu tirzniecības pieaugums, jo attāluma nozīme vairs nav tik būtiska. Tiek gaidīts, ka šis līgums ar apvienoto karalisti kalpos kā paraugs citiem līgumiem. Patiesi, brīvās tirzniecības līgums ar Eiropas brīvās tirzniecības asociāciju jau ietver noteikumus par digitālo tirzniecību.
Ir taisnība, ka Ukraina vēl nav ratificējusi ANO paraugu likumu par elektroniskiem pārvedamiem dokumentiem, taču tiek prognozēts, ka tas notiks tuvākajā nākotnē. Kā jau redzējām, digitalizācijas sākuma punkts ir digitālais paraksts. Kā iegūt digitālo parakstu, kas ir derīgs Ukrainā? Tas ir vienkārši, kā redzēsim nākamajā slaidā par. Kā jau minēju, iegūt digitālo parakstu, kas ir derīgs Ukrainā, ir viegli. Pirmkārt, ja jums jau ir digitālais paraksts, kas izsniegts ES vai apvienotajā karalistē, kā jau iepriekš skaidroju, jums jau ir digitālais paraksts, kas ir derīgs Ukrainā. Ja jums nav derīga digitālā paraksta, tad jums jāsazinās ar Ukrainas valdības apstiprinātu pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzēju saraksts ir redzams zemāk. Alternatīvi, atverot Ukrainas bankas kontu, jūsu banka varēs jums nodrošināt digitālo parakstu. Es domāju, ka digitālo parakstu tēmu esam apskatījuši pietiekami detalizēti, vismaz pagaidām. Tagad aplūkosim citus digitalizācijas aspektus, kas ietekmē tirzniecību. Sāksim ar digitālajiem rēķiniem. Jāatzīmē, ka digitālie rēķini tagad ir obligāti Ukrainas uzņēmumiem ar apgrozījumu virs 1 miljona grivnu. Digitālās rēķinu izrakstīšanas iespējas. Uzņēmumi var izvēlēties dažādas e-rēķinu izrakstīšanas iespējas, tostarp programmatūras risinājumus, tiešsaistes platformas un mobilās lietotnes. Jūsu grāmatvedis var jums ieteikt konkrētas iespējas un palīdzēt izvēlēties to, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām. Obligātā informācija rēķinā. Digitālajos rēķinos jāiekļauj ierastā informācija, piemēram, piegādātāja un pircēja dati, rēķina informācija, ar nodokļiem saistītā informācija un kopējā maksājumā summa, kā arī tiem jābūt digitāli parakstītiem. Digitālo rēķinu iesniegšana. Uzņēmumiem digitālie rēķini jāiesniedz gan nodokļu iestādēm, gan saņēmējiem. Uzskaitas kārtošana. Digitālie rēķini ir droši jāuzglabā 3 gadus, lai ievērotu Ukrainas nodokļu likumus. Juridiskā līdzvērtība. Papīra un digitālajiem rēķiniem Ukrainā ir vienāds juridiskais spēks. Nākamais dokuments, kas jāapsver, ir e-CEM. Ja neesat pazīstams ar CEMRA, tas ir standartizēts līgums un dokuments, ko izmanto, lai regulētu preču pārvadāšanu pa autoceļiem pāri starptautiskajām robežām. CEMRA dokuments ir juridisks līgums starp nosūtītāju, pārvadātāju un saņēmēju, kas nosaka pārvadājumu nosacījumus un nodrošina atbildību. 2020. gadā Ukraina kļuva par 27. valsti, kas oficiāli pieņēma elektroniskos pavadzīmes dokumentus jeb e-CEM. Šis solis ir saskaņā ar Ukrainas plašākajiem digitalizācijas centieniem, lai vienkāršotu loģistiku un veicinātu caurspīdīgumu transporta nozarē. Juridiskā atzīšana. Ukraina ratificēja papildu protokolu CEMRA konvencijai, kas ļauj izmantot e-CEM. E-CEMRA priekšrocības. Pāreja uz e-CEMRA vienkāršo dokumentu apstrādi samazina kļūdas un uzlabo efektivitāti transporta nozarē. Integrācija ar citām sistēmām. Ukrainas valdība plāno integrēt e-CEMRA ar citiem valsts informācijas resursiem, piemēram, vai Inmotion sistēmu un elektronisko kokmateriālu uzskaites sistēmu. EU4 Digital projekts. Ukraina piedalās EU4 Digital pilotu projektā, lai integrētos ar vienoto elektronisko pavadzīmju sistēmu. Nākotnes perspektīvas. Ukrainas e-CEMRA sistēma ir izstrādāta, ņemot vērā Eiropas datu apmaiņas standartus, tādējādi atvieglojot turpmāk integrāciju ar e-CEMRA sistēmu. Digitalizācijas jēdzienu var vēl vairāk paplašināt, apsverot blockchain lietojumu programmu pielietojumu. Patiesi pastāv blockchain risinājumi, kas atbalsta e-CEMRA. Nākamajā slaidā es aplūkošu potenciālos ieguvumus, izmantojot blockchain piegādes ķēdē un apkopošu, kur Ukrainas valdība apsver tās pielietojumu.
Galvenie ieguvumi, izmantojot blockchain tehnoloģiju piegādes ķēdē, ir šādi. Samazinātas darījuma izmaksas. Blockchain var samazināt ar tradicionālo tirzniecības finansēšanu saistīto laiku un izmaksas, padarot to pieejamāku un efektīvāku. Uzlabota piegādes ķēdes pārvaldība. Blockchain var izsekot preces un dokumentus visā piegādes ķēdē, uzlabojot caurspīdīgumu un samazinot krāpšanas risku. Palielināts caurspīdīgums un uzticība. Blockchain nemainīgā daba nodrošina, ka visi darījumi tiek reģistrēti droši un caurspīdīgi, veidojot uzticību iesaistīto pušu starpā. Ukrainas valdības iniciatīvas. Ukrainas valdība pēta blockchain izmantošanu dažādās jomās, tostarp elektroniskajās zemes izsolēs, valsts zemes reģistrā un arestētās mantas elektroniskās tirzniecības sistēmā. Kriptovalūtu aplikšana ar nodokļiem. Valdība strādā arī pie sistēmas, kas regulētu kriptovalūtu darījumu aplikšanu ar nodokļiem, tostarp maksājumu vai izņemšanas uz fiat valūtu gadījumos. Izaicinājumi. Neskatoties uz iespējamiem ieguvumiem, joprojām pastāv izaicinājumi, īpaši saistībā ar normatīvo nenoteiktību. Tāpat, ņemot vērā starptautiskās tirzniecības dalībnieku skaitu un iesaistīto valstu daudzumu, kā arī sākotnējās izmaksas jebkurām darbības izmaiņām, masveida pāreja uz blockchain tehnoloģiju nenotiks. Pašlaik tiek prognozēta pakāpeniska attīstība un risinājuma specializētām nišām. Visbeidzot, es domāju, ka būtu liederīgi aplūkot Ukrainas valdības DIA platformu. Tas parādīs, cik lielā mērā digitalizācija ir integrēta Ukrainas ekonomikā. DIA ir mobilā lietotne un tiešsaistes portāls Ukrainā, kas nodrošina digitālu identifikāciju un piekļuvi plašam valdības pakalpojumu klāstam. Tā ļauj iedzīvotājiem piekļūt digitāliem dokumentiem, pārvaldīt savu personīgo informāciju un elektroniski sadarboties ar valdību. Galvenie šo pakalpojumu elementi ir šādi digitālie dokumenti. DIA ļauj ukraiņiem piekļūt un dalīties ar savu ID karšu, pasi, autovadītāja apliecību un citu svarīgu dokumentu digitālajām versijām. Tiešsaistes pakalpojumi. Platforma nodrošina piekļuvi plašam tiešsaistes valdības pakalpojumu klāstam, atvieglojot sadarbību ar dažādām iestādēm, tostarp nodokļu nomaksu. Digitālā identitāte. DIA atvieglo digitālo identifikāciju un verifikāciju, padarot vienkāršāk iedzīvotāju identitātes apliecināšanu tiešsaistē. Digitālās transformācijas ministrija. DIA ir galvenā Ukrainas digitālās transformācijas ministrijas iniciatīva, kuras mērķis ir pātrināt valsts digitālo transformāciju. Atvērtā pirmkoda kods. DIA lietotne tagad ir pieejama kā atvērtā pirmkoda risinājums, ļaujot citām valstīm mācīties no Ukrainas pieredzes un ieviest līdzīgus risinājumus. Arī uzņēmumi var piekļūt un izmantot DIA. Piemēram, DIA Ciki. Tā ir virtuāla brīvā ekonomiskā zona tehnoloģiju uzņēmumiem Ukrainā, kas piedāvā nodokļu atvieglojumus un modernus juridiskos instrumentus. Tiešsaistes pakalpojumi. DIA nodrošina platformu dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem, tostarp uzņēmumu reģistrācijai, atļaujām un licencēm, kā arī deklarāciju iesniegšanai. Digitālie paraksti. Uzņēmumi var izmantot DIA paraksta funkciju juridiski saistošiem digitālajiem parakstiem gan Ukrainā, gan ar uzņēmumiem, kas atrodas ES. Darbinieku pieņemšana darbā un vadība. DIA Ciki ļauj uzņēmumiem pieņemt darbā talantus kā līgumdarbiniekus vai gigdarbiniekus. E-rezidentūra. Ārvalstu uzņēmēji var veikt uzņēmēju darbību tiešsaistē Ukrainā, izmantojot e-rezidentūras sistēmu, kas pieejama caur DIA, bez nepieciešamības fiziski atrasties valstī. Digitālais maks. DIA var tikt izmantot arī kā digitālais maks ES valstīs, ļaujot veikt maksājumus un citus darījumus. Ar to, manuprāt, esmu aptvēris lielāko daļu tirzniecības digitalizācijas aspektu Ukrainā.
Atliek tikai izteikt dažus noslēguma vārdus. Es domāju, ka situācija attiecībā uz tirzniecības digitalizāciju Ukrainā ir skaidra. Ieguvumi Ukrainas ekonomikai, kas izpaužas kā efektivitātes pieaugums un korupcijas samazināšanās, ir neapstrīdami. Ukrainai tagad ir labi attīstīts tiesiskais pamats, kas atbalsta tirzniecības digitalizāciju. Ir Ukrainas valdības platformas, īpaši Prozoro un Dia, kas atbalsta Ukrainas ekonomikas digitalizāciju. Starptautiskie līgumi, īpaši ar ES un apvienoto karalisti, kā arī e-cemra protokolu ratifikācija palīdz veicināt Ukrainas starptautiskās tirzniecības digitalizāciju. Ņemot vērā šos pierādītos ieguvumus, var sagaidīt turpmāku progresu digitalizācijas paplašināšanā. Paldies, ka noskatījāties video Ukraina – tirzniecības dokumentācijas digitalizācija. Ceru, ka šī informācija jums bija noderīga, un, ja tā bija, mums ļoti palīdzētu, ja jūs nospiestu patīk pogu un abonētu mūsu kanālu, lai sekotu jaunumiem. Lūdzu, dalieties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem kolēģiem un biznesa kontaktiem. Mēs to ļoti novērtētu. Pats galvenais – atcerieties, ka ICT Ukraina un mūsu partneri ir šeit, lai palīdzētu. Ja jums ir papildu jautājumi, varat man zvanīt vai rakstīt. Mana kontaktinformācija ir atrodama šajā slaidā un ir pieejama zemāk esošajā aprakstā. Mans pēdējais video ir par tarifiem un pievienotās vērtības nodokli. Ceru, ka tu varēsi palikt pie manis uz to laiku. Mani sauc Oksana Gunda. Gaidu jūsu ziņu, lūdzu.